Ja kell on saanudki üks and finally it's 1 o'clock, the bells have ended, I can start talking now. Tere tulemast Eesti Folkloori Nõukogu pärimusnädala vahetusele. Welcome to Estonia Folklore Council's Heritage and Folklore Weekend. Ja mul on hea meel, et meie programmiga jätkab täna nüüd siis folkloori ansambel Revele ja natukene nendest ka. I'm very happy and pleased to introduce you the next performer, which is Latvian folklore ensemble Revele, and a little introduction also about them. Nad tutvustavad teile siis täna talvise pööripäeva traditsioone, demonstreerivad traditsioonilisi maske, laulavad praegusel ajal sobilikke laule ja näitavad teile ka mänge ja olete oodatud osalema mängudega loomulikult ka. Ja pärast seda esinemist on kõigil võimalik nendega liituda ühe erilise rituaaliga, mis on sellise puupalgi lohistamine siis läbi Tallinna vanalinna ja siis pärast seda põletatakse Meistrite hoovis. Meistrite hoov on paralleelsel tänaval, Vene tänaval, üks tore hoovike, kus on siis käsitöölisi ja seal on siis võimalik vaadata, kuidas see kõik põlema pannakse. Ja seda kõike selleks, et sümboliseerida päikese tõusule kaasa aitamist. Ja see samamoodi aitab vabaneda kõigest kurjast ja kui kellelgi on vaja kurjast vabaneda, siis kasutage võimalust. So Revele, the next performer, is going to introduce you the equinox traditions of the winter ones, and also showing you the traditional masks, and they're also singing you the songs and showing you the games of this winter period, and everyone is asked to join in, please. And after the performance, you're welcome to join their special tradition, which is they're carrying a big log and later setting it on fire, and you can also join that one which takes place at the Master's Courtyard, Meistrite Hoov, which is on the parallel Vene Street. And you can go there, it's a very nice courtyard with the handicrafts. And burning this log symbolizes how, with this burning this log, you help the sun to rise faster. So this is your possibility to also help along. And it also helps you to get rid of all evil. So if you have anything evil inside, go and join them, you will get rid of all of the evil. Nii et ma annan siit nüüd sõna edasi Revelele ja tervitame neid suure ja sooja aplausiga. So next up is Revele and big applause for them, please. Enjoy! Aha, no. Ziemā svētki sabraukuši, rakstītāmi kā manām. Ziemā svētki sabraukuši, rakstītāmi kā manām. Koši sirmi komeliņi, pazeltīti iemauktiņi. Koši sirmi kumeliņi, pazeltīti iemauktiņi. Nu tik bērni setiņā, basajāmi kājiņām. Nu tik bērni setiņā, basajāmi kājiņām. 3 reiz nāmu apskrējāt, mīkstajā izsniedziņā. 3 reiz nāmu apskrējāti, mīkstajā izsniedziņā. Saņēmuši Ziemassvētkus, savēdāti namiņā. Saņēmuši Ziemassvētkus, savēdāti namiņā. Namā māte durvis vēra, rokā gaiša uguntiņ. Namā māte durvis vēra, rokā gaiša uguntiņ. Tere! Ma proovin nüüd aru saada, et kas ma räägin koos korraga 3 keeles. Kui palju inimesed siin saavad aru ainult eesti keel? How many people here understand English and know Estonian? Cik tik cilvēki saprot latviski? Jauki. This will mean that I will
host on the program together tomorrow, so on in Latvian, because here we also have Latvian school children that have put on traditional Latvian Christmas solstice masks. And I will continue to explain everything also in English and sometimes in Estonian. So if somebody speaks only Estonian and doesn't understand English, please let us know. This has been very crazy year, and of course there are some certain ways how to we should look back at it. And Christmas time is this time when we look back and we see what have we achieved. And this year here, before we get into very deep Latvian Christmas traditions, we would like to pay respect to our neighboring nation and start with a folk song in Ukrainian. Я птичка невеличка, я по полю літала, я птичка невеличка, я по полю літала, по полю, по полю, по полю літала, я по полю літала, я травку прогортала, я по полю літала, я травку прогортала, травку, травку, травку прогортала, я травку прогортала, я сокола шукала, я травку прогортала, я сокола шукала, сокола, сокола, сокола шукала. Ой, ты сокол ясный, а мне милый и прекрасный. Ой, ты сокол ясный, а мне милый и прекрасный, милый, 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 прекрасный. Нагордуешь ты мною, да як місяць горою, да гордуєш ти мною, да як місяць горою, місяць, місяць, місяць над горою. Дякую. Paldies. We hope that next Christmas solstice we will meet in peace and prosperity. That come true, so we have to follow through some certain traditions. Mīļie ķekatnieki, es tagad izstāstīšu pāris vārdos par jūsu maskām. Jums būs jāparādās, kad es jūs nosaukšu sarunāt. And we will start a little bit introducing to our crowd. Because as you can see here, we are not dressed as we usually dress. I promise, this is not how we look every day. And here we can see very important characters from Latvian masking traditions, and maybe Monika can later also say which masks we have in common with Estonians. So here we have two wolves dragging the horse. Mums ir divi vilki, kas ved vienu zirgu. Apeiet tādu aplīti, parādieties.
kāds mums ir zirdziņš, kādi mums ir vilki. The wolves already have got their meat, I see. I hope the horse will still be intact in the end of this party. We don't plan to eat any horse meat at this moment. But the wolves are very, very important in Latvian winter solstice because they symbolize the darkness. They symbolize this thing that happens when days are so dark and the light, which we will see as personification of the sun, has to win the wolf. And the light is symbolized by goats. We have kazas. Mums ir veselas divas kazas. We have several goats. We have one goat here, one very big goat here on stage, and another one there in the middle. And the goats, we are symbolizing everything good. And later we will be playing some games where the wolves will have to catch the goats. And they have to catch them, and they will have to symbolically eat them up so the light can be reborn. And then we have very important part of every Latvian Christmas event. Those are gypsies. Čigānietes. So this comes from our tradition. It doesn't have anything bad to do with any nationalities, but they bring the happiness and they bring the prosperity. And then we here have lambs, aitiņa. Lambs are also very important. And then, of course, here we have two big wolves on the stage. And in the big crowd, we have dzērve. That's a crane, a big bird, tall bird. Dzērve, yeah. And we have tall woman, garā sieva. This usually, the tallest woman you will see today in Tallinn, I can promise you that. We have a bear. We have a bear that comes together always with the gypsies. And bears also have to dance. And then we have very symbolical creature here, and it's death. Right here you can see the death, but don't be afraid, because in this special time to dance with the death means that you will not die next year. So if you get opportunity to dance with the death, don't be scared and do that and use that opportunity. And of course then we have our other symbols of light, like little animals like roosters, gailītis. Kas mums vēl ir pa mazajiem zēriem? And then we have also some people who are just living alone. You can in your head just imagine who you would like to be. And we will continue with one song with which usually such a procession of different masked people will go from the village to the village. And it's a song that you can also learn, because there is a very simple motif that goes through all the song. Let's try. And it goes like this. Kallada, 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 kallada. Let's try with you. Kallada, 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 kallada. And you keep singing that kallada, kallada, no matter what we sing on top. Just try to keep. It's a very good exercise for your singing. Kallada, 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 kallada. Ķekas māmiņa laid mani iekšā, kallada, 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 kallada. Ķekas māmiņa laid mani iekšā, kallada, 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 kallada. Nezakšu īlenu, nezakšu lādatu, kallada, 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 kallada. Nezakšu īlenu, nezakšu lādatu, kallada, 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 kallada. Sussekli to, zakšu to, mani vajag, kallada, 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 kallada. Sussekli to, zakšu to, mani vajag, kallada, 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 kallada. Ķekas bērniņiem galviņas saka, kallada, 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 kallada. Ķekas bērniņiem galviņas saka, kallada, 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 kallada. Malači, bravo!
You have to remember, because this will be the song with which we will go through the procession. So now you are prepared. Now you will be able to join us. And now I have to remember what was the next song we were planning to sing. Just a moment. For several years, unfortunately, we were not able to celebrate our winter solstice because of some mysterious disease going around. And now we are very happy that we can take out our masks and see each other. And especially, it's a very big honor for us, for Evele, to be here on the Town Hall Square in Raekoja plats. Ai pagāti Ziemassvētki, Katrīna. This is a song about the rich Christmas time and what all it brings. And here, refrain will be also easy. It's kūčo. We have these very weird magical words that we use for refrains in different periods of the year. And for Christmas times, those are kaļāda, we tried already, kūčo, toldaro, olilo, weird stuff, but just go with it. Ai pagāti Ziemassvētki kūčo, leņķai nogājuši kūčo. Ai pagāti Ziemassvētki kūčo, leņķai nogājuši kūčo. Tagad jauni, tagad veci kūčo, valkat svētkus kalniņai kūčo. Tagad jauni, tagad veci kūčo, valkat svētkus kalniņai kūčo. Pūti, pūti, ziemelīti kūčo, Ziemassvētku vakarā kūčo. Pūti, pūti, ziemelīti kūčo, Ziemassvētku vakarā kūčo. Klētī pūti rudzus miežus kūčo, stallī bērus kumeliņus kūčo. Klētī pūti rudzus miežus kūčo, stallī bērus kumeliņus kūčo. Kam tie tādi melni zirgi kūčo, piemanāminām durvīm kūčo. Kam tie tādi melni zirgi kūčo, piemanāminām durvīm kūčo. Ziemassvētku kumeliņi kūčo, vada rudzus klētiņai kūčo. Ziemassvētku kumeliņi kūčo, vada rudzus klētiņai kūčo. Kūčo! Thank you so much for joining. Paldies, ka dziedat līdzi, un aitäh, et laulate kaasa. But you know, that's this celebration time, of course, means that sometimes we have to celebrate and we go around, we go and meet each other, and sometimes we go to pubs. And that's something about getting together and socializing. And there's one song that we thought that would fit here because it tells about that person who plans to die soon, still says that he would like to be buried in the pub under the table, because that's where he will feel and hear how people are still talking, singing, and pouring some tasty drinks on him. I think that's all about celebrating of life until the last moment you can. Es gulu, gulu, Sāk sirds man sāpēt, nāc šurp mana mīļā, ko es tev teikšu. Nāc šurp mana mīļā, ko es tev teikšu. Kad es nomiršu, kur jūs mani raksiet, rociet mani krogā, krogaldā galā. Rociet mani krogā, krogaldā galā. Lai es ar dzirdu, kur kārtīm spēlēt, kur kārtīm spēlē, kur zirgiem maina, kur kārtīm spēlē, kur zirgiem maina. Por manu zemīti ar alu laistā, ar alu, ar brandā vīnu, ar alu, ar brandā vīnu. Es gulu, gulu, sāks
sirds man sāpēt. Nāc šurp, mana mīļā, ko es tev teikšu. Nāc šurp, mana mīļā, ko es tev teikšu. Singing outside outdoors, it's a quite a challenge for us. Yeah. And now we would like to teach you something that I have not tried before. Maybe somebody of you can. But have you ever heard about such nation as Livonians? Do you know that Estonia used to be also part of the land called Livonia? And there's a language, Livonian language, which is still trying to keep alive in Latvia. And here we have some kids who are learning Livonian language, and they would like to teach you through song how to count in Livonian until 10. So if you ever go to Livonian lands, you won't be lost, you will know how to count until 10. Okay, let's learn. Iemācīsimies tagad skaitīt līdz 10 līvu valodā. Katri un Anna jums iedās priekšā, kā tas jādara. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Ikšumkaški saku, bīridi aku, bīridi kērapiskaš. Ikšumkaški saku, bīridi aku, bīridi kērapiskaš. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Kakškaša attaki saka, badīridi akka, badīridi kērapiskašīt. Kakškaša attaki saka, badīridi akka, badīridi kērapiskašīt. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Kuomkaša attaki saka, badīridi akka, badīridi kērapiskašīt. Kuomkaša attaki saka, badīridi akka, badīridi kērapiskašīt. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Neļakaša attaki saka, badīridi akka, badīridi kērapiskašīt. Neļakaša attaki saka, badīridi akka, badīridi kērapiskašīt. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Viškaša attaki saka, badīridi akka, badīridi kērapiskašīt. Viškaša attaki saka, badīridi akka, badīridi kērapiskašīt. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Kimškaša attaki saka, badīridi akka, badīridi kērapiskašīt. Kimškaša attaki saka, badīridi akka, badīridi kērapiskašīt. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Seiskaša attaki saka, badīridi akka, badīridi kērapiskašīt. Seiskaša attaki saka, badīridi akka, badīridi kērapiskašīt. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Kodekskaša attaki saka, badīridi akka, badīridi kērapiskašīt. Kodekskaša attaki saka, badīridi akka, badīridi kērapiskašīt. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Ikškakšā attaki saka, badīridi akka, badīridi kērapiskašīt. Ikškakšā attaki saka, badīridi akka, badīridi kērapiskašīt. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Ikškakško neļavīšku, seisja kodeks, īdaks, kim. Kimkaša attaki saka, badīridi akka, badīridi kērapiskašīt. Kimkaša attaki saka, badīridi akka, badīridi kērapiskašīt. Now you know. Nüüd te oskate loeda 10 liivikeeles ka. And we know that Christmas, and I see now that you all are missing some joyful moments, and soon we will start to get you involved in some moving around. But first, we would like to invite you to get into
that part of this period of the winter solstice when the nature stays still, it sleeps, and there's also this question about inner peace, and there's one song that allows you a little bit to meditate, so to say. And here again you can join in with singing along the refrain, which this time is Kucho, 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 kucho. Tagad mēs aicināsim jūs padziedāt līdzi dziesmai, kas tā mums liks sajust to Ziemassvētku saulgriežu laiku, to mieru un tādu meditāciju un padomāt, kur tad ir tie Ziemassvētki. Tā kā cerams, ka jūs pievienosieties. So let's try. Kucho, 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 Ziemassvētki, kur nāk sniņu gulējāti, kur nāk sniņu gulējāti. Kucho, kucho, zirgo stāli, pašobele tur nāk sniņu gulējāti, tur nāk sniņu gulējāti. Kucho, kucho, orvijāti, Ziemassvētki, kur nāk sniņu gulējāti, kur nāk sniņu gulējāti. Kucho, kucho, govju stāli, pašobele tur nāk sniņu gulējāti, tur nāk sniņu gulējāti. Kucho, kucho, orvijāti, Ziemassvētki, kur nāk sniņu gulējāti, kur nāk sniņu gulējāti. Kucho, kucho, aiz saldiņa, legiņa itai vāzai setiņa, itai vāzai setiņa. Kucho, 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 kucho. Novēlam jums katram atrast savus Ziemassvētkus. We wish you that you all will find your special peace in this time. Un nu būtu laiks kārtīgam dancim ar nāvi. Nāve, tu tik ļoti labi te jau staigā. Tu noskati jau, ar ko tev būs jādanco, lai tīri veseli visu nākamo gadu, ja? I would invite everybody to make around death. Uztaisam apli ap nāvīti, sadodamies rokās, uztaisam, ņemam nāvi vidiņā. So everybody who wants to live long and healthy, make around the death figure. Uztaisam apli. Kõigid, kes tahavad väga kaua elada ja olla tervislikud, palun lähme siin ringi ümber meie väike surma. Et kui surm teiega tantsib, siis see tähendab, et olete elus veel kaua ja olete väga ka tervislik. Dzidra Vita, jums jādejo, lūdzu, ja? Lūdzu, nākat aplītī. Lūdzu, nākat aplītī, ja? Lūdzu, nākat aplītī. Visi sastājās. Будем стоять. Не будем стоять. No? All are ready? Okay. So, first we sing. Jūs vienkārši aplītīt sadavušies, ejiet uz vienu pusīti, ja, apkārt nāvei, ja, kamēr mēs dziedam. Un tajā brīdī, kad mēs sākam dziedāt piedziedājumu un sist plaukstas, tajā brīdī nāve ar kādu no jums izgriež. So first we sing and go around, and the moment when we start to clap our hands and sing the refrain, at that moment death chooses somebody to turn in the elbows around, and that person will be especially blessed next year.
Nāve, nāve, nāc jau drīz, ņem tās vecās meitas līdz. Nāve, nāve, nāc jau drīz, ņem tās vecās meitas līdz. Vecās meitas guļ uz krāsas, gaida, kad tā nāve nāks. Vecās meitas guļ uz krāsas, gaida, kad tā nāve nāks. No, nāve, nāve, nāc jau drīz, ņem tos vecos puišus līdz. Nāve, nāve, nāc jau drīz, ņem tos vecos puišus līdz. Vecie puiši guļ uz krāsas, gaida, kad tā nāve nāks. Vecie puiši guļ uz krāsas, gaida, kad tā nāve nāks. Nāve, nāve, nāc jau drīz, ņem tās vecās meitas līdz. Nāve, nāve, nāc jau drīz, ņem tās vecās meitas līdz. Vecās meitas guļ uz krāsas, gaida, kad tā nāve nāks. Vecās meitas guļ uz krāsas, gaida, kad tā nāve nāks. Nāve, nāve, nāc jau drīz, ņem tos vecos puišus līdz. Nāve, nāve, nāc jau drīz, ņem tos vecos puišus līdz. Vecie puiši guļ uz krāsas, gaida, kad tā nāve nāks. Vecie puiši guļ uz krāsas, gaida, kad tā nāve nāks. Vecie puiši guļ uz krāsas, gaida, kad tā nāve nāks. Vecie puiši guļ uz krāsas, gaida, kad tā nāve nāks. Un vēl pēdējo reizi. Nāve, nāve, nāc jau drīz, ņem tās vecās meitas līdz. Nāve, nāve, nāc jau drīz, ņem tās vecās meitas līdz. Vecās meitas guļ uz krāsas, gaida, kad tā nāve nāks. Vecās meitas guļ uz krāsas, gaida, kad tā nāve nāks. Vecās meitas guļ uz krāsas, gaida, kad tā nāve nāks. Vecās meitas guļ uz krāsas, gaida, kad tā nāve nāks. And paliekam aplītī. We can stay all around and maybe somebody else wants to join. Kas kui keegi tahab liituda, tulge palun, aidake, meil on vaja natukene suurem seda aeda teha, sest nüüd tuleb selline mäng, kus osaleb meie kids ja hundid. Anne, Ahde Vidiņā kā lielā kaziņa. Janar läheb hundina ringi välja. Un otru būs tāds izstāstīšu no sākuma latviski. Tātad kaziņa ies Vidiņā, un jūs pārējie aplītī sadavušies rokās, sargāsiet kazu, kamēr vilks staigās apkārt un gaudos. The wolf has to howl. Wolf, could you show how scary you are? Sound, please. Oh, the wolves in Tallinn are especially hungry and angry, so be very careful. And they've forgotten how to howl. So now the goat will be in the middle. Now we have one goat, only Anne in the middle. Tikai Anne šobrīd Vidiņā, pēc brītiņa būs vēl cita kaziņa, ja? Pirmā reizītē šitā. Un noteikumi būs tādi, mēs iesim dārziņā apkārt, un tad, kad mēs lieksim dziedāt, vilks staigās apkārt un prasīs, kam ir kuri vārdi. Tātad tas, kas saņēmušies rokās, šeit ir vārdi, ja? Prasīs, un mēs atbildēsim, kuri vārdi ir, tie būs no sākuma visādi citi zvēri, un beigās tikai tie būs vilka vārdi. Un tikai pa vilka vārdiem vilks drīkstēs skriet iekšā un mēģināt noķert kazu. Kaza var skriet pa jebkuriem citiem vārtiņiem, iekšā ārā no apli, bēgot no vilka. Bet vilku drīkst laiks tikai pa tiem vārtiem, kas ir vilka vārti. Ja? Un kad viņš kaziņu noķers tomēr beigās, tad viņi ies Vidiņā, griezīsies un mēs visi dziedāsim līdzi un citīsim plaukstas. So, we will now go around sing about the goat and how the wicked wolf is trying to get her. And then will come a time when the wolf will be looking for the place how to get inside in the middle of the circle. But he can only do that through the gates that are for wolves. Gates is the place where we have like the two hands are joining. So he will go around and I will ask whose gates are those. Please in the beginning don't say that those are gates for wolves. Say that they are for cows, chickens, whatever. Because the wolf can only get in and out the gates which are for wolves. The goat, once the wolf gets in, has to run away through whichever gate she wants.
But wolf can only enter and exit through one place, through those gates of wolf. Ja? Kas keegi eesti keeles saanud aru? Ma saan nii, et kui tuleb hetk, kus hunt tuleb ja küsib, kelle varavad on, kus ta saab sisse päästa, läbi keegi käed, siis palun alguses ütleme, et need on mingi teiste loomade väravad, sest hunt pärast saab kitse püüa ainult läbi need väravad, kes on hunti väravad. Aga jälgige, me proovime esimene kord siis näidata. Tuleme, kuidas meil tuleb läbi. Nii palju keeled korraga. Gani, särgijät kasu, kaasaja pretsiinijät, kaasaja pretsiinijät. Vilciņš savu zobentiņu, garakmeni rīdināj, garakmeni trīdināj. Skitska ziņā mežiņāji, liepu lupināt, liepu lupināt. Bet tik pati piesargiesi no tā meža junkuriņ, no tā meža junkuriņ. Tuka ziņā pati zīvi, kāds vilkāmam mundieriņš, kāds vilciņam mundieriņš. Sīki smalki konzolīši, pazolēti zabaciņ, pazolēti zabaciņ. So, now we have got the place where wolf has to find his gates. So, wolf pointed some gates. Kam tie vārti? Whose gates are those? Those are for goat. No, you can't go there. Tur tu nevar tikt. Tas ir kazas vārti. No. Kam tie vārti? Kam? Govīm tie vārti. Tur tu nevar tikt. No. Prasi. Kam tie vārti? Gaļiem, šitie gaļiem, tur arī nevar. Nē, tur tu nevar tikt. Nē. No, kam tie vārti? Kuri vilciņi sajūti? Nē, tie ir cālīšiem vārtiņi. Tu neredz, ka tur cālīši stāv. Tie ir cūkai. No, un kam tie vārti? Kam tie vārti? Yeah, now you have to find your, wolf, you have to find your gates by now already. Kam tie vārti? Vilkam vārti! Jā! Vilks tikai, wolf can only go through those gates. Jā. Kazu laidiet cauri mierīgi, jā. Kaza uzmanies. Paga, un tikai viens vilks ķer kazu. Tikai viens, lūdzu. No. Nē, mazais vilks neķer kazu. Nē, nu paga. Kas tad notiek? Viens vilks tikai kazu ķer. No, Kaza, bet tev kaut kādā brīdī tomēr jāatļaujās, lai tevi noķer tas vilks, jā. Klauni, šitik spriganas kazas. If those goats are this quick, Labi, un tagad visi sitam plaukstas. Vilciņš kazu saplosīja, smalka lazdu krūmiņā, smalka lazdu krūmiņā. Vilciņš kazu saplosīja, smalka lazdu krūmiņā, smalka lazdu krūmiņā. Tā, un tagad gan mēs varētu izvēlies, Anne, savā vietā kaziņu. Jana, you choose little wolves instead of you. Little wolves, there are two little wolves, call them. Mazie vilki tagad var iet ārā, jums tagad būs mazajiem vilkiem jāķer. Ja, kāds lūdzu varētu iztulkot vilkiem, ja, kas viņiem jādara, ja viņi nesaprot latviski. Un mazā kaza nāk vidū. Kura būs kaza? Tu būsi kaza, sarunāts, forši. Labi, tātad. Gani, sargiet kazu, kazaja precīniet, kazaja precīniet. Vilciņš savu zobentiņu garakmeni trīdināj, skits kaziņā mežiņāji, liepu lapu lupināt, tu kaziņā pati
dziesi, tu tā, tā, tā. Tik tu pati piesargiesi no tā meža junkuriņ, no tā meža junkuriņ. Tu kā ziņa pati zini, kāds vilkāmi mundieriņš, kāds vilkāmi mundieriņš. Sīki strupi, kamzolīši, pazolēti zabaciņ, pazolēti zabaciņ. No, stop! Un tad prasam, kam tie vārti? Zirgam? Cūkas vārti. Ja jums nedara, skrienat tālāk, meklējat, prasat. Kam tie vārti? Kam tie vārti? Cāļiem. Gaidiet, kamēr jums teiks, ka vilka vārti. Ejiet, meklējiet. No. Zirga vārtī. Nu, kāds ielaicīs vilku? Kazamu! Nu, Kaziņa? We have such a drama here. No. There, I see even 3 wolves, but only one is active. No. Kaza? Otrs vilciņš arī iesaistās. Vai tikai jāatrod īstie vilka vārti. Vilks pazaudēja galvu, skrienot pakaļ kazai. Nu, tagadās tiem vilkiem, tagadās pēc tam kazām joņojot. Tā viss var gadīties. Nu, kaziņ, bet tev tomēr jāļaujās. Ja nu kāds tomēr tevi varētu noķert. Tādām kazām jāļauj. Labi. Un tagad jums jāgriežās aplītī. Vilciņš kazu saplosīja, smalka lazdu krūmiņā, smalka lazdu krūmiņā. Vilciņš kazu saplosīja, smalka lazdu krūmiņā, smalka lazdu krūmiņā. Nu, re. Un tagad mums no vilkiem kazu mēs daudz maz nosargājām, kazai pašai bija jādodās, bet nu mēs sargāsim aitas. Un tagad gan man vajag, lai visi vilki iet lejā. Visi vilki iet lejā, un mēs sastājamies aplītī, liekot, saliekot šitā te rokas uz priekšā stāvētāju pleciem un cieši sējot kopā. So please stand in the middle. And let's put in the middle of our circle the smallest ones. Pašos maziņos, kas būs aitiņas, ieliekam aplīša vidiņā, dārziņā. The smallest ones goes in the middle. Baibiņā, tu ar savēju iet vidiņā, būsiet aitiņas. All the children, all the small ones, please go in the middle. Paņemiet vēl tur, lāma, paņemiet no malas kādus cilvēkus klāt, ja? Paņemiet kādus klāt. Lai mums ir kādas aitiņas. Jā. Sastāvamies. So now this game will be about the wolves going around greedily around the garden that guards the sheep. And a sheep in there can do the sheep sound. Ne, paga, lielie vilki gan ārā. Vilki ārā. Vilciņi ārā, vilciņi pie vilciņiem. Tā, mums vajadzētu kādu vēl aitiņu. Dzērvīte iet iekšā, dzērve iet pie aitiņām. Dzērve iet pie aitiņām, jā. Labi. Nu, būs mums dažas tikai. Vilku mums vairāk nekā aitu. Nu, tā arī kādreiz dzīvē gadās. Un jums ir jāiet apkārt un cieši jāsargā tā, lai vilki netiek cauri. So you guys have to be so, the garden has to be so thick that wolves can get through. And we definitely are missing some people in our garden. Could you guys please come and join and help us to guard the lamb? Nāciet aplītī iekšā. Tulge palun siis ringile, palun. We need your help. Tulge appi palun, meil on abi vaja. We need some help. We don't have enough of guards for the little sheep. Otherwise, wolves will eat them straight away, and that will be very sad. Yeah? And the garden will have to go around singing. And when the wolves will wait for signal when I tell, when they can try to get through, yeah, and get the lambs. And you can't use force, and you can't
just see where there's some holes in the yard. Skatieties vilciņi, kurā vietiņā žogā ir varbūt kāds caurumiņš, kur jūs varat iesprukt iekšā, un tāpēc žogam ir jābūt tik ciešām, lai tur neviens netiek. Un kad vilki tiek žodziņā, viņi paņem vienu aitiņu un izved ārā, nedarot aitiņai pāri, ja, pa vienai aitiņai. Un beidzam tad, kad aitiņas ir beigušās, ja? Labi. Ganu es aitiņas lielceļa malā, lapiņas čaukstēja, kromiņi brikšķēja. Ganu es aitiņas lielceļa malā, lapiņas čaukstēja, kromiņi brikšķēja. Un vilki taisa briesmīgas skaņas. Mēs dzirdam vilkus. Kur ir vilki? Jā. Ganu es aitiņas lielceļa malā, lapiņas čaukstēja, kromiņi brikšķēja. Ganu es aitiņas lielceļa malā, lapiņas čaukstēja, kromiņi brikšķēja. Žodziņš ciešāk, baigi daudz. Let's make less holes because soon the wolf will start go through. And jā, please, vilciņi var sākt mēģināt tikt cauri un nozagt paitiņai. Ganu es aitiņas lielceļa malā, nautņas čaukstēja, kromiņi brikšķēja. Wolves can start to get to the lamps. Lapiņas čaukstēja, kromiņi brikšķēja. Ganu es aitiņas lielceļa malā, lapiņas čaukstēja, kromiņi brikšķēja. Ganu es aitiņas lielceļa malā, lapiņas čaukstēja, kromiņi brikšķēja. Ganu es aitiņas lielceļa malā, lapiņas čaukstēja, kromiņi brikšķēja. Vilciņi lūdzu, nu taču mēģiniet arī tikt iekšā visi vilciņi, arī lielie sārā, tikai mazie visas aitas apēdīs. Ganu es aitiņas lielceļa malā, lapiņas čaukstēja, kromiņi brikšķēja. Ganu es aitiņas lielceļa malā, lapiņas čaukstēja, kromiņi brikšķēja. Ganu es aitiņas lielceļa malā, lapiņas čaukstēja, kromiņi brikšķēja. Ganu es aitiņas lielceļa malā. Nu, vilciņi, lielie vilki, big wolves. Big wolves. Singers are tired. You have to catch the last goat, please. No, but sheep. Ganu es aitiņas. Nu tā, viss. Dārziņš tukšs. Nenosargājāt. Paldies, es aicinu Rēbeli atpakaļ uz skatuves, un tad atvadīsimies ar mūsu pēdējo dziesmu. So, now comes time for our last song. And right after that, I ask for you all to come and help us to drag this big log, very huge log of wood around this Raekoja Plats, and then follow in procession with us to Master's Courtyard if you're not planning to listen to next performance, because I believe they will also be very cool. And then we can put all our sins and bad things in that log and burn it. So if you're all welcome to join us if you see us moving around with the rope. Nu ko, tagad atkārtojam to dziesmu, ko mēs pašā sākumā mācījāmies, kurā bija jādzied tas kaļādā, kaļādā. Some of you might remember this, what to do. Kaļādā, 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 kaļādas kāmiņa laimani iekšā, kaļādā, 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 kaļādā,
Laamin ja laidmani iekšā, kaļādā, 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 kaļādā. Neizekšu vīlanu, neizekšu vādatu, kaļādā, 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 kaļādā. Neizekšu vīlanu, neizekšu vādatu, kaļādā, 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 kaļādā. Susekli to, sekšu to mani vāja, kaļādā, 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 kaļādā. Susekli to, sekšu to mani vāja, kaļādā, 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 kaļādā. Čekatas bērniņiem galdiņas saka, kaļādā, 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 kaļādā. Čekatas bērniņiem galdiņas saka, kaļādā, 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 kaļādā. Paldies! Paldies, paldies, paldies visiem burvīgiem ķekatniekiem, un tagad iesim vilkt bluķi. Thank you so much. The ones who stayed with us through our performance, we were Latvian folk group Revele here from Tallinn, and this last hour you had the possibility to little bit to know more about Latvian summer, winter solstice traditions, and now you're welcome to join us for other rituals. Suur aitäh, olime Läti folkloori grupp Revele ja viimane tundi ajal oli võimalus siis tutvustada Läti talvise pööripäeva traditsioonidega. Suur aitäh! Suur aitäh meie poolt ka folklooriansambel Revelele toomast natukene eksootikat meie jõuluturu pärimuslikku nädalalõppu Paldies. Ja meie teeme väikese pausi ning jätkame kell 2 Hanila laulu- ja mänguseltsiga. We'll start here at 2 o'clock with the next performer.